Čau visiem! Tas tur tālumā, tas ir vēja ģenerators. Spējīgs izstrādāt līdz pat 75 kW stundā. Kad iešu tuvāk, uztaisīsim vēl vienu. Tagad nedaudz tuvāk viņu pievilksim. Tad, kad viņš ahuēna griežās, tad ir baigās vētras, tad ir tie visi 75 kW stundā. Tas tur tālāk. Šitais te, jā, tas ir cipa dzelzceļa tilts, bet ņemot vērā to, ka šeit dziļums ir vidēji 30-35 metri, viņš paceļās, lai cipa lielie kuģīši var ienākt iekšā. Šeit nav ostas, jā, redzat? Nav. Vienkārši viņi tur, jahtas te vietējiem ir diezgan tāds ahujenās. Skaitiet paši kaut kur metri. 20 garumā un dziļumā viņā kaut kur 20 ir, 15 tālūk. Laiks ir pagaidām normāls, vietām izskatījās, ka ir mazliet apmācies. Jā, no Atlantijas okeāna iekšā kaut kādu mākoņa tumša diezgan. Tur ir kaut kādas ražošanas fabrikas. Daudz arī te ir bankrotējuši uzņēmumi, kas ir tukši, jo nodokļu sistēma ir apmēram līdzīgi kā Latvijā. Diezgan, bet tajā pašā laikā arī vietējiem tieši uzņēmumiem, nevis ārzemnieku uzņēmumiem, nevis turku, krievu, nezinu, franču, itāļu un citiem, kas ir šeit, uzņēmumi, kas ražo savu preci. Neatbalsta, nesubsidēja tā kā vietējos, jo vietējiem viņi var subsidēt tādā ziņā, ka viņam vispār gadu, 2, 3 nav jāmaksā nekādu nodokļu. Pilnīgi nekādi. Tur aizbrauc uz zirgu traileris. Vietējiem arī patīk turēt, tie, kas vairāk tādos kā ciematos dzīvo, viņiem patīk turēt mājās tur, lopiņus visādus tur, ponijus. Šitos te punduru ķengurus ļoti izplatīti. Jā, kādreiz ielikšu tur pāris bildes, man ir kaut kur jābūt viņām. Te tas vēja ģenerators ir tuvāk redzams. Maksā viņš, protams, dārgi. Ar gada algu Nīderlandē šeit nepietiek, lai viņu iegādāties. Pat ņemot vērā tīro peļņu bez nekādiem nodokļiem, vidēji Nīderlandē gadā pelna 35 līdz 40 tūkstoši, tādi iebraucēji no Austruma Eiropas. Kas. Protams, no tiem 35-40 tūkstošiem tiek atvilkti nodokļi. Un tas sanāk kaut kur pusotru štuka mēnesī, jā. Kas nāk gandrīz vai uz rokas, jo vēl jāmaksā par dzīvesvietu. Tas ir 90 eiro nedēļā, tas nāk 360 mēnesī. Kas, protams, it kā ir daudz, jā, bet tajā pašā laikā, ja tev ir darbs, kur tu dienā var nopelnīt 80-100 eiras, tad tas ir nekas. Vidēji tas sanāk tā, ja Latvijā 10 lati ir 10 lati, tad šeit tie 10 lati tie ir 50 eiro apmēram, jā. Vidēji tā arī tās proporcijas sanāk. Tas tāpat kā Latvijā ar 10 eiro tu aizies uz veikalu un neko nenopērc. Un šeit 50 eiro tas ir tie paši 10 lati tādā ziņā kā haltūru ziņā, teiksim. Tālūk. Būtībā arī viss. It kā, jā, rekur tas tur. Tas paceļamais tilts. Žēl, ka neviens neiet tagad iekšā, tur kāds šitais kuģītis. Te es labprāt to gribētu nofilmēt, parādīt jums, skatītāji. Rekur braucam manas firmas Oto. Tālūk. Poļiem nepatīk īpaši daudz filmēt. Reku tur tālumā. Ir vēl. Čekri, vēja ģeneratori. Tas negriežās. Ir divi varianti. Vai
apstādināti, kāda tehniski iemeslu dēļ, vai arī vēja virziens ir nepareizais. Re, kur tūplānā tāda ņihujaso. Pa tū laikam. Tur būs aizbrauc. Nu, redzam apmēram. Izskatās jau viņš milzīgs, bet šeit ir vēl lielāk. Vēl lielāk. Tur tālumā varam redzēt strādā, viss notiek, ekskavators. Diezgan forši tās ēnas staigā. To mājas sienu var redzēt, kaut gan filmā ir Nokia 313 Aišu. Nevis Aiša, bet Aišu. Tālūk. Labi. Ok. Tilts vēl. Nu, tā izskatās, viņš karaču paceļās. Tad tur nāk kuģīši iekšā, tur pat ir savi luksafori uzlikti. Tad ienāksim tuvāk, es pamēģināšu, varbūt būs redzams, ka tagad tie ir sarkani. Labi, pauza. Nu, re, kur ir tas tūplāns. Varam pievilkt nedaudz tuvāk. Ahujēna, bre. Ja man tāds Latvijā stāvētu laukos pagalmā, es nemaz nebrauktu uz Nīderlandi. Ja man peltrība nebūtu jāmaksā, man būtu pohu, es varētu viņu tirgot pat vietējā ciemā, tur uz pusi lētāk nekā Latvenergo tirgo. Nu, lūk, priekšā tas tilts. Varbūt var saskatīt tur uz katru no tiem balstiem apakšējiem, jā. Tur tāda luksaforiņa, tur spīd tagad sarkanais signāls. No kameras varbūt nebūs tik labi saskatām. Labi. Nu, tādās maiņās mēs dzīvojam. Es dzīvoju lūk tajā, kas tur tālāk ir, cipa pirmā pa labi, tā ir 37. Jā, šitā laikam, hujuļas. Pārsvarā dzīvo poļi. Es teiksim, vispār kāds. Nu, latviešu man vēl te nav nācies satikt. Līdz aiziešu līdz ofisam. Uzzināšu. Varbūt man ir drīz varbūt jābrauc uz darbu. Man it kā vajadzēja šodien sākt strādāt, bet it kā neko nevar vēl vienot. Tā labi paskatīsimies vēl tos balstus. Nu it kā re, kur ir jāredz kaut kas. Nu re, kur tas dziļums. Šajā vietā viņš ir, ble, 28 metri ar pusi. Un. Jā. Mana māja ir otrā. 37. Nevis tur, kur stāv mašīna poļu, bet šitā. Līdz aiziešu līdz ofisam. Paskatīšos, kādas varbūt ir izmaiņas, jo tur visu drukā, visu raksta. Re, kur mūsu rezidence. Pauza. Redzēsim manu vārdu. Re, kur ir Artūrs Dragūns. Flexpool tas nozīmē, tā kā tā nav brīvdiena. Un tā nav it kā tāda kā darba diena. Tas ir tā, ka tev var pasākt bez darba un var nepastāvkt. Tāpēc telefonam jābūt vienmēr pieejamam. Nu, tieši simkartes numuru, ko iedod, teiksim, Oto, tas ir firmas nosaukums. Tur netā komentāros vai kaut kur citur tiks rakstīts, jā, teiksim, pa visām tām štelēm, kas tur ir, kas tur notiek, kas tur nav. Un jā, un kaut kā tā. Labi, visu labu, čau!